pastāstīšu un parādīšu nedaudz par zāģlentu asināšanu un zobu locīšanu. No sākam ar to, kad notīram zāģlentu, notīram no skaidām. Abas puses. Tad, kad esam notīrījuši zāģlentu, pārbaudām, vai nav kaut kur sasprāgusi. Un ja zāģlente ir sasprāgusi kaut nedaudz, viņa ir sviežama ārā. Ja lente ir vesela, tad liekam uz asināšanas galda. Šāds asināšanas galds lietots maksā ap 1000 eiro. Pilnprofila dimanta ripa un kā tīrīšanas dzesēšanas šķidrumu es izmantoju motoreļu. Pareizāk būtu izmantot speciāli tam paredzētu ūdens bāzes emulsiju, bet taupības nolūkos es daru šādi. Un pluss no eļļas ir tāds, ka veidojas neliela eļļas aizsarga kārtiņa uz lentes, kas to pasargā no rūsas uzglabāšanas laikā. Tagad lenta ir uzasināta, laiks izlocīt zobu. Šāds locīšanas stends lietots izmaksā apmēram 500 eiro. Katru zobu ieloc pa 2 reizēm. Locīti tiek kreisais un labais zobs vienlaicīgi, bet trešais vidējais zobs paliek taisns. Noslauku lieko eļu un process pabeigts.